Čau visiem, esat sveicināti. Kā lai tu nosauc? Copes otrais vlogs? Copes neveiksmīgo, copmeņu otrais, bet ne, īstenībā veiksmīgo. Bet labi, tu pats noskaņojies, ka šodien nebūs? Nē, viss kārtībā. Es vienkārši atcerējos, ka pirmā reize mums bija neveiksmīgā. Vlogs jau ielikts, var aiziet pačekot to vlogu. Tur bija tāds, savu vlodziņš, bet, it kā cilvēkiem tāds vlogs arī patika. Ir labi, bet šodien mums ir, personīgi man ir pār 2, Robertam jau ir pār 3, viņi jau bija iepriekš bez manis babītē, un tur Regnārs Gofs noķēra 7 kilogramīgo līdaku. Metrs 10, 7 kilogrami, insane. Es šodien gribu arī noķert kaut kādu līdaku. Redzēs, vai sanāks vai nē. Es atradu vēl savu veco kasti ar tajiem mānekļiem. Man, iepriekš nebija daudz mānekļu, bet tagad es atradu to kasti, un tur ir tādi mānekļi, es jums viņu vēl parādīšu. Tagad braucam pakaļ Regnāram, un tad mēs brauksim šodien. Šodien mums ir Juglas ezers, ja? Jā, šodien mums ir Juglas ezers. Es domāju, ka veiksies labi. Laiks ārā ir diezgan labs, es teiktu. Jā, priekš copes čiste ir jābūt labvēlīgam, jo ir tāds apmācies, bišķīt smidzina lietutiņš iepriekš. Tagad neizskatās, ka būs lietus, bet izskatās, ka būs tāds foršs, mierīgs, nekarsts vakars, kas ir, manuprāt, tieši vajadzīgs lielai līdekai. Tāds relaksējošs. Jā, relaksējošs. Tu zini, kāds man incidents bija ar babīti? Kāds tu incidents bija? Es noķēru 4 zivis kopā, tādas 3 mazas līdekas. Tās visas, protams, atlaid un vienu aserīti. Un, zini kā, ar tukšām rokām uz māju neies. Paņēmu to aserīti mājās visu izcīrīju. Es viņu ieliku saldētavā. Pēc tam vakardien no saldētavas ņemu saldējumu, bet viņš viss pēc zivīm smird. Saldējums? Jā. Vātu? Kāpēc? Man liekas, ka tas ir, kaut ko iesaldēt ir normāli. Es atceros, agrāk, kad man labāk veicās, es ķēru zivis saldēto, bet man viss bija kārtībā. Tu laikam ielika vienā un tajā pašā nodalījumā gan jau, jā? Jā. Moši, jā. Un viņi tev bija kaut kā aiztaisīt? Maisiņā, vienkārši maisiņā? Jā. Vai moši kastītē labāk ir? Nezinu. Nē, es esmu piekritējis tam, ka tu noķer un tu uzreiz arī uztaisi un apēd un visi miers. Jā. Vēl incidents. Mēs, kā mācījāmies no kļūdām. Mēs noķērām babītē, Regnārs noķēra to lielo līdeku, mums nebija, kur viņu ielikt. Mēs beigās kaut kā jaku ieklājām, bagažniekā iemetām iekšā. Es nopirku lielos miskases maisus, aizmirs mājās. Pagaid, tev nav tad sanāk tagad? Shit. Nekas. Pirmkārt vispār ir jānoķer, un tad jau izdomās, ko tagad jau būs sagatavojies, Jā, tad nekā nebūs kāpēc. Tad nekā nenoķer. Vai tieši nesagatavojušamies būs. Yes. Labi, šis ir sākums mūsu šīs dienas makšķerēšanas logam. Man iepriekšējais logs sanāca 30 minūtes, ja nemaldos. Uzrakstat lūdzu komentārā, vai jums patīk tāda tipa, ka ir tādi gari vlogi un līdz pusē tur pat, nesamontēti vai ne, es tur līdz pusē kaut ko tur griezu ārā un pēc tam es jau bišķīt padevos jau apnika. Vai jums tādi patīk? Vai es tomēr esat piekritēji, 5 minūtes ir, nav? Man patika garais vlogs. Garais patika? Noskatījāmies uz teļuka. Jā, visu pilnībā? Pīkstuļus lika pusē savu. Es tos pīkstuļus, es saku lūdzu nelamājieties. Es mēģināšu nelamāties. Labi, es tādiem hard lamu vārdiem liku, bet jau tur, kur jau bija tāda vienkāršāk, tur es jau bišķīt padevos. Labi, braucam pakaļ Gofam. Redzēsim, kāds viņam šodien noskaņojums, un tad jau uz Juglas ezeru. Mums nav ķeselis. Nekas, vilksim ārā aiz žaunavu. Būs Gofs ir savāks, mēs braucam uz Juglas ezeru. Gof pastāsti par savu 7 kilogramīgo piedzīvojumu. Vakar vai kādu? Aizvakar. Kā, noķērām. Pilde. Čaris šāji bišķi, bet... Ko es pateikt? Ir jau video, bija uz streams tagad. Jā, bet es varbūt dabūšu ierakstu. Nevajag tur tāda montāža, man tagad jāmeklē klīps. Bilde? Varbūt bildīti iemaukšu iekšā. Man bilde nepatīk. Bilde nepatīk? Bildē neizskatās viņa tik liela. Video arī, tur bija 0,5 zooms, viņa neizstījās. Tas, kā dīvaini viņu turēja.
Nu nē, tu vienā Blondīna. brīdī viņu pacēli, izskatījās diezgan nice. Nē, nu nevajadzēja man acīs pirkstus, bet viņa vairs nebija dzīve. Jāsņinka. Bet, nu, Govs saka, ka viņš taisīšot. 7 kilogrami. Jā, to es jau pateicu. 1,10 m. Jā, mēs 7 kg 1,10 m un viņš no viņas taisīs vēl izbāzeni, jā, taisīšu. Tas ir nice, tas ir nice, es gribētu redzēt. Ja tur jau galva, man liekas, ka jāatver muti vaļā, tur normāli kuloks ielien iekšā. Vairāk pat. Tur ir visa laivas noma ir 20 eiro, ja? Jā, Laiva 20, plus vēl motors 30. Laiva 20 un motors 30 uz visu dienu. Tas sanāk, nu tā kā, ok, ja tu atbrauc no paša rīta 50 eiro samaksā pa laivu un motoru, ok, bet, nu, tipa vēl degviela vēl. Nu, tāpat sālīta, liekas, bija šī sālīta, bet, nu, redzēs, varbūt mēs kā studenti varbūt kaut ko nosatīsim, kaut kādu atlaidīti. Pa kalniņu lejā, tad pa kreisi, jā. Tagad pa labi vai pa kreisi vajadzēja pa kalniņu lejā? Tad pa pļauju gandrīz braucu. Tas, jā, tas normāli, jā? Jā, protu. Es varbūt jums varu video zvanā uzzvanīt. WhatsAppā. Būs baigi labā vieta, vienreiz zinās, ja visu laiku brauksim. Nu, babīte tikai pie dinozauru tiem. Kāpēc mēs uz babīti nebraucam šodien? Tālu. Tā? Tas tikai vispār citur. Čārīs normāli 322. Tas vispār nav te. Labi. Braucam tālāk. Esam atbraukuši uz Juglas ezeru. Vieta pagaidām izskatās insanely laba. Es pateicu, ka motoru nevajag. Jā, Raimonds airēs. Es to netaisu sairēt. Kur mums, ka viņš aizvadīs laivu, ievadīs iekšā ūdenī. Un tālāk jau mēs paši. Bet, nu, izskatās, kā arī ārēt, nevajadzēs tik tālu. Nemaz, Nav straume. Straume. Babītē bija straume? Babītē bija vējš liels un bija arī straume. Nu, šodien, jā, nav vēja. Vienīgais, ka mums pēc tam to laivu vajadzēs pašiem aizvilkt kaut kur tur. Mēs stipri zēni. Roberts stipri. Es nevilkšu. Ko tu nevilksi? Tā tu nevilksi? Es arī neērāšu. Kur? Čāri, tu zini, kā dzert gribēsies pēc tā visa. Mēs jau nepaņēmām. Nu, ko es? Ir viņam zaķimīšs ūdens. Es vienreiz ar Petru esmu airējis. Nebija baigi labi. Labi, dosimies iekšā ūdenī. Redzēsim, kā mums šodien veiksies. Nu ko, Džeki, mēs esam laivā. Veldam pa Juglas ezeru. Nu, tikai, protams, sākums ir. Bet mēs jau dodamies kaut kur dziļāk. Es domāju, baigi dziļi nevajag maukt ķipā. Re, kur mēs varam te patā skatīties. Čāri, tu neesi līdeku noķēris vispār. Mani jau nodirž. Labi, es, karoči, klusēju. Ir noticis viens incidents. Man ir, mana tā kā pārnēsājumā powerbanka ir kaut kādā veidā izlādējusies. Un, jā, man nāksies kaut kā jums diezgan ātri visa filmēt. Es parādīšu savus mānekļus, ko es esmu paņēmis. Es jau iepriekš teicu, ka pazaudēju savu kasti, bet es viņu šodien atradu. Un parādīšu, kas man ir. Man ir, manuprāt, diezgan labas gumijnieces, ko es noteikti šodien iztestēšu. Centīšos, protams, šodien visu patestēt. Mani lūrīši tādā te HyperX kastītē no austiņām. Te man ir viss kaut kas. Esmu uzlicis sev šādu te. Jā. Kas tev palika mašīnā? Visu kastīte. Nu es tev iedošu, nav problēma. Re, kur ir, man ir šitā te 8, kas ir 8X, kaut šī pītā aukla, šitāda pītā aukla jauna. Es viņu sev uzliku uz sava kāta. Kāds man starp citu ir kaut kāds kultus kāds, pirkts, nu, laikam, bez, lai tam nesamelotu gadus 7-8 atpakaļ. Tests šeit ir no 3 līdz 16 gramiem. Un spola man kaut kāda ir arī no-name spola ar pītu auklu. Tas ir mani instrumenti, makšķerēšanas instrumenti. Tālāk, kas mums ir par lūrēm? Man ir šitādi kaut kāda būs spaiks, kur nekad nav attaisīta vaļā, bet īsti nezinu, vai es viņas taisīšu vaļā vai ne. Man ir šāds te 8-daļīgā sanāk. 8-daļīgā, bet nezinu, kā to nosaukt, blitka, nē, bet māneklis.
Neko neesmu noķēris, bet man liekas, ka viņš ir baigi smuks un baigi foršs. Gumīniece gribēju jums parādīt. Šitā te kaut kāds pasākums. Gribēju jums parādīt vienu gumīnieci, kuru es šodien atrodot kasti arī atradu, kura man likās, ka ir baigi labā. Kas arī? Sami? Jā. Vot šitāda te gumīniece es atradu, un manuprāt, viņi ir baigi labā. Nezinu kāpēc, bet man liekas, ka viņi ir baigi labā. Viņi arī tā kā pēc uz rokas jūtās tā gumīņa, tāda baigi kvalitatīvā jūtās, nezinu. Gof, ko tu domā par šitādu gumīņu? Ir ok. Ir ok? Bet ar vienu āķi tikai, viens āķi tikai mugurā. Gumijām jau tā ir. Jā, tikai viens āķis? Un šitādām būs, jā. Tā jau džiga galva ir. Džiga galva. Viņš saka, tā ir džiga galva. Izskatās labi. Redzēs, kā man ar viņu veiksies. Tad man ir arī tāda mini kaut kāda līdeciņa. Bet viņa baigi smagā ir. Viņa ir baigi smagā. Urīna analīšu trauc. Vēl man ir, es bračņiem neesmu parādījis, man ir fake pelītes. Es viņas glabājuši tādā urīna trauciņā. Nelietotā. Man ir fake pelītes. Viņas ir labas uz kaut kādām ūdens, protams. Nu, vot. Man ir tāda maza neliela pelīte. Viņa izskatās šādi. Ir ūdens, Šāda pelīte. Un tad man ir arī lielāka pelīte, bet es viņai, man liekas, norāvu netīšām kājas. Šāda pelīte. Nu, nezinu, es viņas testēšu. Šitāds var Robertam iedot. Ja viņš actually kaut ko šitādu noķers, būtu baigi insane. Man ir arī blītkas, tās tur nerādīšu, bet īstenībā tās metāla blītkas ir manas mīļākās, nezinu. Viņas ir parastas un tās manas mīļākās. Nu, protams, man arī ir pimpītis no AliExpressa. Tev ir? Jā. Parādi. Es tādu pašu pasūtīju. Tu pasūtīji pimpīti. Šis man jau ir labu laiku. Neko neesmu noķēris. Vispār es neko neesmu noķēris. Ceru, ka es šodien kaut ko noķeršu. Kaut vai mazas nelielas līdeciņas, bet tāpēc es būšu priecīgs. Emocijas. Karsti ir. Ir karsti, jā. Paliks vēsāks, par to nav jāuztrauc. Es jau vispār esmu noģērbies jau. Man liekas, mēs baigi laicīgi esam tagad. Ļoti laicīgi. Domāju, neko baigi daudz nenoķersim. Čirojam. Es šaubos, vai mēs vispār noķersim. Nē, es domāju, vakar Kas tā tagad ir? Nē, nu te ir, bļēt, pārāk. Viņš cipa nav tā, ka... Nu, mēs jau varam vēl mēs jau vienā vietā. Vajag uz turieni aizmaukt. Varam. Vajag aizmaukt uz turieni, kur var kāds pārēt. Pie zālēm tuvāk. Mēs jau te pa vidu mētām. Vajag iepeldēt zālēs un kāds no abām pusēm mētās gar zālēm. Krūmi. Un gar tiem. Zāles tur arī varētu. Jā, sacīt arī, ka pa vidu zāles. Es domāju, vairāk uz turieni jāpapeld. Braucām uz ezereņu pārēst, jo svaigā dabā pilnīgi cita garša tam ēdienam. Nu, es ēdienu, bračiņš. Kaut kas nepietiek viņā tajā tur pilnā. Kāda bezgaršīga bišķī, ne? Mērta maz. Mērce? Nepietiek kāda asumiņa. Kas var būt labāks, ne? Kad tu esi kaut kādā ezera vidū, čiro, ēt ar tiljiņu. Aist. Jā, uzsūdīt parādi. Gof, tu toši negribi? Man vēl desus ir. Negribi desus? Daudz smirdīgi. Tāds informācija. Zvanīja Brigzīs. Viņš teica, Džeki, jūs esat dziļajā galā, kur ir 15 metri. Un viņš teica, lai mēs peldam no šejienes līdz Rimčikam, kas ir... Lamāties nedrīkst, jā? Daudz. Šausmīgi daudz. Motorīts mums nav. Kāpēc nav motorīts? Mums pat nepiedāvāja beigās čari. Beigās, tev vajadzētu izteikt, ka mums vajag motoru. Bļēt, kur tu benzīns vēl jādabūja? Lai iekšā, samaksās. Jā, ieraksta komentāros. 20 eiro par laivu un vēl 30 eiro par motoru. Tas ir... Plus benzīns savu. Plus vēl benzīns, tas ir nedaudz sālīti, vai ne? Ir sālīti, jā. Nu, mēs jau kaut kādu stundu esam Juglas ezerā. Pilnīgākais klusums. Pagaidām ir pilnīgākais klusums. Mēs ārējamies no viena tāda līcīša pie zālēm līdz nākamajam līcītim. Esmu nomainījis jau kādus 3-4 mānekļus. Pilnīgi nekā, un skaņu arī pilnīgi nekādu skaņu, nekas nekur nelēkā. Pilnīgi kā, pagaidām izskatās diezgan... Pagaidām izskatās diezgan bēdīgi. Īstais laiks, saulīt vēl ir
Pulkstens ir tikai 7. Es domāju, ka īstais prikols sāksies kaut kādos 9 vakarā. Bračiņi jau bišķi demotivēti. Nu, nav tik traki, saka, bet es pēc acīm redzu, ka ir jau traki. Govs jau dirš virsū jau. Babītē tas pats bija no sākuma, bija pilnīgs klusums. Babītē arī? No šitan ir... Labi, karuči, mēs šitan tagad mētāsim un cerēsim, ka mēs kaut ko noķersim. Džinu un ir tagad. Mēs jau rāģiņu ieslēdzām, es telefonu atradu rāģiņu. Mēs forši īstenībā, forši čirojam. Tas bija Robertu? Tas Robertam bija. Stulbi, ka motoriņa nav. Būtu motoriņš varētu, tur, kurš aizmugurē sēž, tā bišķi drun. Pabraucam uz priekšu. Tā visu laiku jāērē. Ņemot vērā, ka mēs uz maiņām airējam, tad visu laiku te sanāk staigāšana apkārt. Bet nav tik sudīgi. Laiks toties ir baiga labs. Zinu kā, galvenais jau nav kaut ko noķert. Galvenais jau ir process. Gan skatījāmies, vai šis mākonis šķista mums virsū nāk vai nenāk. Tad mēs redzam, ka tur tas čalis jau tālumā ar laivu jau izdomāja jau uz krasta malt. Domāju, ka mēs arī tā tuvāk krastam un pārgaidīsim šito mākoni mašīnā. Davai šito ieliec vlogā, lai komentāru uzrakst. Edgars un Regnārs saka, tā ir pilnīgi diršana. Tā, ka mēs bijām Babītē, bija arī ritīgs mākonis virs mums. Es visu laiku metu makšķeru, man liekas, ka tā kā pirksti tirps mazie divi. Čalis notērēs vienkārši. Nē, klausies. Un es metu, es atlaižu vaļā pirkstu un es pilnīgi dzirdu tā kā statiskā elektrība. Vienkārši man sitās pa pirkstu. Es uzreiz vien nometu makšķeri, apsēdos. Jo es tieši stāvēju augšā, es visaugstāk. Un tad jautājums ir kāds, vai sit ar elektrību? Nu, ķipā, Tā jau neviens nezin. Regnārs un Edgars saka, ka tā ir diršana, ka tā nevar būt iespējams. Pa mājām jau? Jā. Nopietni? Jā. Mūsu loms. Liels loms šodien. Jā, nu what the fuck, es šodien biju noskaņojies, ka mēs tā bišķi ilgāk te pamarinēsimies. Nemanācam, jā. Mēs aprēķinājām vēja virzienu. Un vējš pūš no turienes uz turieni. Līdz ar to mēs izdomājām pie paša krasta, ka vēl pamētāsim. Nemauksim krastā, vēl pamētāsim. Un izskatās, ka viss kārtībā, jā, ka tas mākonis īsti uz mums baigi netaisās. Nu, vismaz, ja būs, tad ar šo daļu. Un tur neizskatās, ka tur būtu kaut kas baigi traks. Bet runājot par makšķerēšanu, pagaidām ir ļoti sūdīgi, es teiktu. Tāpēc, ka mēs esam ļoti labās vietās, bet nav pat skaņu nekādu, nav, ka kaut kas te lēkāt, ka kaut kas notiktu. Govs saka, ka tas varētu būt tāpēc, ka te baigais dziļums un viss zem ūdens notiek, visa dvižuha. Bet, nu, viņš elektrību metīs, nosodu, nepiekrītu. Nu, centīsimies vēl bišķīt tur tuvāk zālītēm pienākt un gar zālītēm pamētāt. Man liekas, ka man bija uzsitiens. Bračiņi saka, ka es feikoju, bet man liekas, ka man bija uzsitiens, ka es neko nefeikoju. Bija uzsitiens, vismaz tā likās. Makšķerējam, cenšamies. Tas ir jau gandrīz 9 vakarā. Pilnīga nulle. Izņemot to, ka vienā brīdī likās, ka varbūt man kaut kas uzsita. Neskatoties uz to, ir pilnīga nulle. Galvenais, ka apkārt arī ir pilnīgs klusums. Vai to, kuru šodien? Kuru šodien? Jā, Bračiņš mēģina. Bet tur jau nekā nav. Bračiņš mēģina man ietruļot, bet nav nekā, nezinu. Roberts izdomāja, ka mēs peldēsim tālāk vēl dziļāk Juglas ezerā. Parādīs tur Google Maps, cik mēs tālu esam tikuši. Es teicu, motors jāpaņem. Nē, un gluži, ka paliek, ir riktīgi augsti paliek. Tātad, mēs sākām šeit, mēs esam jau šeit. Jo mēs esam kaut kādā besūdā, kurā PSRS laikā bumbas spridzināja. Te ir 15 metri dziļums, bet mēs tagad iepeldēsim normāli Juglas ezerā. Un kārtīgi būs līdakas, asari, sapali. Jā, kā jūs sapali? Es jau gulēts atveļu. Jā, bet īstenībā augsti. Davai, ejam gar to krastu un pisam mājās. Sandarti. Labi, beidz. Sami. Jā, Sami, jā. Čāris sapņo prosta. Davai uz to krastu, tur mums vajag. Ok. Un līdekas arī. Līdekas, jā. Dirsā vispār nekā nav. Pilnīgs Tev pīksuļi būs jāliek, nelamājies, lūdzu. Dirsā nav baigais lamvārds. Tautu... Kur nu bez incidentiem, ja mēs tā pavērojam ūdens virsmu, sāk tikai kaut kas no gaisa krist, kaut kas nedaudz pilināt.
skatiņš jau smuks ir. Ūdens izturīgs GoPro. To būs. Viņiem vajag speciāli case, lai viņi... Šis paļavom ir tas speciālais case. Šis nav tas speciālais. Nu, Džeki, kāpēc tāds noskaņojums? Nu, labi, zivtiņas nav. Braucam uz babīti. Zivtiņas nav, bet mēs labi pavadījām laiku. Govs aizvuka izķert 7 kg babītē. Varētu braukt uz babīti noķert? Nē. Brauksim uz Juglas ezeru bez motora. Jā, ja būtu bijis motors, mēs būtu noķēruši šodien zivi. Šādi būtu izbraukāt visu ezeru mierīgi. Nezinu, kā es to neiedomājos. Motors equals zivis. Ja tev no motora, tu nevar neko noķert. Kaut kā tā tiri-piri bračiņi tādi nelāgi noskaņoti. Tas nekās. Galvenais, kam ir pavadīts laiks ārā. Čipa tagad ir īstais laiks, kad būs. Ir īstais laiks, pēc cik saule ir zem, pats ir varavīgs. Nu, Golfam iedegās 7 kg acis tikko. Tev arī normāli airēt, es nesaprotu, kas tev noteikti? Bļaļ, kas tev nepatīk? Tev gar zālēm ir jāpeld čari. Nu, ne jau... Tu gribi ķipā, mēs paši iebraucam zālēs un aizbiedējam? Es gribu, lai mēs normāli peldam gar zālēm. Vat šitā lēnītēm uz priekšu. Kas tas tāds peld? Nē, tas ir bebrs. Mēs viņu arī varam nokļūt, bet viņu nokļūt būs grūti. Mēs viņu ar makšerēm noskaldīsim. Tas ir bebrs, šis te bebrs. Es gribētu dzīvot tajā mājā, izskatās tik super chill. Šī tāda māja. Imagine, kādam no mums tāda būtu tagad tāda māja. Kāds no mums dzīvošana. Mēs tādas līgote varētu svinot, pie tam nevajadzētu braukt kaut kur. Ko? Tu čisti izplosīt, tev alkoholu nedrīkst dot. Čalis pēc 2 runkoliņām jau flosīti. Pievām tu visu. Prasa nav vispār bijis nekāds incidents ar alkoholu. Nav tas viss. Mēs uz babīti nemaucām. Kāpēc? Jā, tu teici, ka tu negribi uz babīti. Es teicu, man vienalga. Nē, es tu pasīšu sarakstu, jo tu teici. Tu teici, nē, es negribu babīti. Kāda sūda pēc tu negribi babīti, es nesapratu. Kurš brauc pakaļ zivīm uz Juglas ezeru, Robert? Skaties komentārā būs. Jā, mēs bijām Juglas ezerā. Šī tik te daudz saķēra. Nu, ja godīgi, tad... Oj, Nē, godīgi, nē. Oj, bļā, man tu vesel. Ja godīgi liekas, ka šitam vispār ir izmiris kaut kāds ezers. Viņš ir liels. Nu, kods no... Un ko, cipa, te ir 2 līdekļus uz visu ezeru? Jā, Robert, man visu laiku liekas, ka tu man tu ierausi normāli. Nu, ja godīgi, tad, ķipā, tagad tikai sākās tas īstais laiks. Un tā, godīgi. Nu, pēc kā bet vajag višķus... Vai, ko skaties, redzi peld tur priekšā? Tas ir bebrs. Redzi? Tur? Jā. Jā. Doj, vismaz bebru mājās jādabū. Mēs viņu... Mēs atpakaļ gaitā. Ar airiem noskaldīsim to bebru. Bet zināt, kā bebrs smirt? Sēdas bebrāsti. Nē, bebrāsti. Jā, ej tu nost. Kur mēs esam vienmēr pēc bebra jāmāc? Man bērnībā... Nekas tulīt tu pārdod.
Varbūt tas Man bija speciāli kontenta pēc. Šis metiens bija. Es mēģināju bebru dabū. Ir? Nē, mocam. Gribat actionu bišķīt? Bišķīt actioni. Tas ir bebris. Kāds bebrs? Man bija bērnības draugs, viņu sauca Gatis. Mēs visādas sūdas darījām. Viņam opis mednieks. Un, ko viņš saka, man opis uz mājām bebru noķēra. Nāca pie maniem uz mājām, pļaunieku dzīvokļos, 9 stāvenēs. Nāca pie manis uz mājām, redzēs bebru. Es domāju, wow, bebrs, let's go. Mēs ejam paķītī. Viņš tā, jau, jā. Viņš 4. stāvā dzīvo. Mēs visi 4. stāvu. Viņš attaisa durvis, tur tā kā tāda nāve. Es iegāju iekšā. Smirdēja nežēlīgi. Tā kā, smirdēja tā, kā, zināt, zem izlietnēm ir tas sifons? Jā. Vat kaut kas rīktīgi, kaut kas līdzīgs tā kā pa nāsīm, rīktīgi tāda Un es iegāju un es redzēju tur to tā kā gareniski virtuvi. Un es redzu opis dīrā to bebru, tur bebrs tāds pliks un tikai acis melnas tās. Es tā, jahoju, es eju projām. Smirdēja nežēlīgi. Es nezinu, ko viņš tur opis izdomāja. Varbūt tur, nezinu, opis jau no tās ādas tur zābakus izdomājis uztaisīt. Vēl kaut ko. Letni no astas, ko mušas. Mazums nevar jau zināt. Mēs tikko izlīdām ārā krastā. Un mums vēl vajadzēja laiva nolikt vietā. Un mēs viņu tikko nolikām vietā. Žēl, ka nenofilmēju, kā es viņu tur mēģināju trāpīt uz tiem ritentiņiem. Mēs sagāja, darbs ir padarīts. Jā, darbs ir padarīts. Kas viņu izdarīja? Mēs visi čāri. Mēs visi? Kas ir? Īpaši šitas čāris. Kreditu vāc. Čāri, ka es visu izdarīju. Jā, vēl Roberts man palīdzēja. Gofs čista vispār neko, jo Gofs vispār man nepalīdzēja. Labi, Gofs airēja uz šejienu. Kādu jūs redzat, kādu viņš ātrumu uzmauc ar tiem airiem? Mēs vēl divatā sākām. Jā. Tur bija tāds ātrums. Loms mums šodien apmēram tāds. Nekāds. Pakaļ, ka rezervas parādīšu, jā, redzat paši, kāds ir sauriets, ir ļoti, ļoti smuki. Ir riktīgi forši, bet, zivju vispār nav. Vispār nav zivju. Es nezinu, ir viss ideāli izņemot zivju. Es vienkārši nesaprotu, kā. Bet mēs tikko izvilkāmies ārā, redzējām, ka čarīši gatavojās iet zemūdens makšķerēšanā. Varbūt īstenībā tā ir īstā lieta, ar ko tu šeit ir jānodarbojās, ņemot vērā, ka te ir labs dziļums. Mēs varbūt, ziniet kā, varam iet pakaļ ar tām savām makšķerēm un vajag normāli harpūniem, normāli ekipējumu. Redzēsim, ko padarīsim, varbūt aizbrauksim kaut kur paēst. Mans fits ir baigi krutējis, lai ietu kaut kur paēst. Bet, man īsti vienalga. Bračiņi nodod sveicieni un gadījumā šis ir pēdējais. Nebūs. Turpinājums. Pār 3. Pār 3 Jā, komentāri ierakstot nākamo ezers, kuru mēs māsam. Jā, nē, es domāju šim vlogam. Nobeigumu, jā. Šim tev var kārtīgi nobeigumu iedot. Jā, paldies, Robert. Pasies uz to skatu. Viss šeit ir ideāli, izņemot tas, ka nav zivju. Vispār nav, nezinu. Kaut kas nebija. Dīvaini, tas varētu nebūt. Bija dīvaini. Tas bija ļoti dīvaini. Mājās pa ceļam laikam iebrauksim maķītī. Jā. Tā izskatās, ka laikam, lai sevi vismaz mierinātu. Nebija šodien zivju diena, bet jūs, kā jau Roberts iepriekš minēja, rakstiet komentāros, iesakat vietas. Vēlams maksimāli tuvu Rīgai, bet izskatīsim, jā, kur ir zīvis, kur actually ir zīvis, jo, paši redzējāt, vieta ir 10 no 10, laiks ir 10 no 10, ir vispār viss forša, bet vispār nav pat nekādas dzīvības pazīmju vispār nav, ka tur kaut kas notiek. Nezinu, vajag bēdīgi. Bet, mēs turpināsim, mēs nepadosimies, kamēr neizķersim normāli, vismaz 1,5 kilogramīgi līdeku tālē, vismaz ar, 2 kilogrami. Labi, tu 7 izcēli nevajag tagad. Čalis tagad
spļaudās apkārt. Nezinu, vai es vēl kaut ko filmēšu. Ja nu kas skatījumā, paldies par, ka skatījāties un tiekamies jums citos video. Atā.